Sveicināti nākamajā video! Šajā video mēs vērosim planētas un zvaigznes, bet lai to darītu, vajag palikt tumšākam, tāpēc ir nedaudz jāgaida. Tiksimies nedaudz vēlāk. Parādījusies pirmā zvaigzne debesīs. Pateikšu jums priekšā, tā ir zvaigzne Vega, aptuveni 1,3 reizes lielāka nekā Saule. Draugi, tas punktiņš, kas ekrānā mirgo, ir Saturns. Es viņu atradu caur savas aplikācijas, bet tagad jau es zinu no galvas, kur viņš atrodas. Bet problēma ir tāda, mana kamera nav tik laba, tāpēc viņš mirgo. Piedodiet, es centos nofilmēt lielos greizos ratus, bet diemžēl viņus nevar redzēt, jo mana kamera nav tik laba. Tāpēc es varbūt parādīšu kaut ko citu jums. Draugi, jūs tagad skatāties uz Andromēdas galaktiku. Protams, nevar redzēt disku un melno caurumu, kas ir centrā, kā spoža zvaigzne. Tāpēc tas padara Andromēdas galaktiku spožu. Tāpēc, ka viņa ir vairāk uz gaismas gadu attālumā. Bet katru sekundi viņa ar 116 metriem kļūst tuvāk, un pēc 5 miljardiem gadu abas galaktikas satrieksies kopā, un bum, viss, nebūs ne Pienzeļa galaktika un Andromēdas galaktika. Tā ir trešā spožākā zvaigzne, ko tu vari redzēt nakts debesīs. Tagad jūs skatāties uz lielu zvaigzni. Viņa ir 300 000 reizes lielāka par Sauli. Viņas vārds ir Sirius. Otrs spožākais objekts, ko tu vari redzēt nakts debesīs. Un viņš atrodas tieši augšās, gandrīz vai spicītē. Sirius atrodas aptuveni 16 gaismas gadu attālumā, kas ir ļoti tālu. Un Sirius sistēmā ir aptuveni 5 planētas. Es zinu, ko jūs domājat. Kāpēc es neparādu Marsu vai Jupiteru tagad? Problēma ir tāda, tāpēc, ka viņi nav horizontā. Viņi uznāks horizontā aptuveni pēc 3 stundām, un tas ir daudz pa ilgu. Es to nevaru sagaidīt. Bet interesants fakts par Marsu un Jupiteru. Viņi abi viens otram ir ļoti tuvu, un no kosmosa viņi izstāsta kā viena zvaigzne. Ļoti liela zvaigzne. Tāpēc šobrīd viņi ir visspožākais debesu ķermenis. Tas dzeltena, bet otrā puse izstāsta sarkana. Viņa izstāsta ļoti interesantu. Ja tu gribi to redzēt, gaidi naktī 2. Iztīsies baigi forši. Tā kā šonakt es jums nevarēju parādīt neko daudz, es izlēmu, ka uztaisīšu otro daļu. Bet labums ir tāds, kad es filmēšu otro daļu, man būs labāka kamera, lai es varētu daudz ko vairāk parādīt un lai izstītos smukāk un interesantāk. Bet, ja tu vēlies redzēt otro daļu, tad lūdzu ieliec laiku un abonē. Un to arī plusā varēs vēl skatīties daudz šortus, kur drīzumā nāks. Jo jūs nevarat iedomāties, kādas domas man vēl ienāks prātā. Labi, tiksimies nākamajā video. Atā!